esmu Liena, un man bija veco pieredze. Sākotnēji man likās, ka man būs bail, jo man patīk kontrolēt sevi, tīpaši, ja tas ir ūdens. Šī pieredze, viņu ir grūti aprakstīt, ar ko tas ir salīdzināms. Tomēr tas manī radīja pēc tam tādas gan ķermeniskas, gan prāta sajūtas, gan arī tādas meditatīvas sajūtas. Pati procedūra, lai arī viņa ilga apmēram stundu, man likās, ka tas bija tāds nelaika vispār jautājums. Tam nebija laika, lai gan prāts pieslēdzās, atslēdzās. Man kā cilvēkam domājošam šķietami likās, ka es taču varētu kontrolēt šo procesu. Tomēr speciālists, kas šo procesu veica, viņa rokās es jutos droši. Man svarīgākais bija drošība. Tajā brīdī, kad drošība tika apjausta, tad es sapratu, kā es varu ļauties tam, ko ķermenis dara tajā brīdī, atslābināt ķermeni. Un grūtākais bija atslābināt prātu, tad atslābināt ķermeni un ļauties šim procesam. Un Aigars, kas ved šo procesu, viņš jau man sākumā teica, tu iegūsi vairāk, tad, kad tu ātrāk izies to posmu, kas ir atslābta. Un es pilnīgi piekrītu, jo tad, kad tas notika, ik pa brīdim, protams, pieslēdzoties prātam un ķermenim, tad tā sajūta bija ne šīs zemes sajūta. To var salīdzināt varbūt kaut kādā mērā ar meditāciju, to var salīdzināt ar posmiem jogā, kuros ir arī meditīvi procesi. To var salīdzināt iespējams ar pamošanos, kad mēs mostamies, kad es mostos no rīta un nav vēl tā sajūta, ka jāpieslēdz prāts. Un tas viss kopā gan masāža, gan ļaušanās, gan sajūta, ka es esmu atsklēpī, neskāpēc, jo mani tur rokās klēpī, tāda pieredze arī ir ļoti interesanti pieaugšā vecumā. Tas viss kopā radīja tādu ne ar prātu un ķermeni aptveramu sajūtu, to nevar izstāstīt vārdiem, bet to var pēc tam sajust kā tādu kā vibrāciju vai neķermenisku pieredzi. Tā bija ārpus ķermeņa, varētu teikt, tāda pieredze, ko es piedzīvoju. Relaksējoši tas ir viens, ķermenim patīkami atslābinoši, prātam atslābinoši, vai es gribētu to pamēģināt vēlreiz. Noteikti ar tādu nolūku, ka es noteikti nākamajā reizē vēl vairāk atslābinātos un tad, protams, iegūt arī noteikti vairāk. Interesanti. Neteikšu aizraujoši, bet drīzāk tā ēteriski. Paldies par šo pieredzi un iesaku noteikti katram to pamēģināt.